Pastāvīgi mācīties ir svarīgi jebkuram cilvēkam, jebkuram uzņēmējam. Gribētu uzsvērt to, ka vajag ne tikai mācīties, bet vajag atrast veidu, kā šīs zināšanas, iegūtās zināšanas pielietot. Tikai tad tās mācības dos kādu atdevi savā uzņēmējdarbībā. Uzņēmuma vadības līmenī, manuprāt, svarīgākais ir prast atraisīt visa kolektīva kompetences un atrast veidu, kā katrs dalībnieks, katrs indivīds ar prieku dalās ar savām zināšanām, ar prieku sadarbojās. Tas ir milzīgs potenciāls un tas var dot ļoti lielu pienesumu jebkuram uzņēmumam. Vadības atbildība vienmēr ir izšķirties starp diviem jautājumiem. Darīt lietas pareizi un darīt pareizās lietas. Ja mēs kļūdamies ar to, kas ir pareizās lietas, un pareizi darīsim nepareizās lietas, tad mēs tā kā ļoti lielā ātrumā brāzīsimies nepareizā virzienā. Informācijas tehnoloģijas pilnīgi ielaužās visdažādākajos veidos, vai mēs gribam vai negribam. Un prātīgi būtu paskatīties, kā viņas mums var palīdzēt, ko viņas mums var dot. To es gribētu teikt, ka jebkurš IT risinājums prasa apsvērt to, vai mums nav citādāk jāorganizē savs darbs, lai komplektā ar šo risinājumu mēs iegūtu daudz lielāku efektu. Nozares eksperti droši vien pateiktu labāk, kas notiek un kādas ir tendences. Man liekas, ka turisms ir liela lieta un varbūt labs pienesums.